Skaisti, cēli, neparasti, ar savu vēsturi un atklāsmi par laikiem no pagātnes līdz mūsdienām. Šajā reizē mūsu ceļojums vīsies cauri Latgalei. 15. sērija – skaistākie pareizticīgo dievnami Latgalē – Viļaka un Balvi. Viļakas pareizticīgās draudzes vēsture sīki izklāstīta draudzes hronikā, kuru ar īpašu mīlestību un centību veda bijušais Viļakas draudzes un baznīcas pārzinis tēvs Kirills Zaits. No hronikas arī iegūts galvenās ziņas par Viļakas draudzi. Viļakas kā apdzīvotas vietas vēsture aptver laika periodu kopš Viļakas pils dibināšanas Atzeles zemē. Īpaša nozīme Viļakas vēsturē ir Rīgas arhibīskapijas Marienhausenas pilī, kas kalpoja par Inflantijas, Vaivadijas Marienhausenas stārastijas centru. Viļaka kā apdzīvota vieta ir sākusies no 1293. gada, kad uz ezera salas arhibīskaps Johans de Fekte pavēlēja cisterciešu ordeņu mūkiem uzcelt klosterīti cietoksni, jo tas bija saistīts ar visiem tiem kariem, ar Livonijas sadalīšanu, un kad mūsu Latgale nonāca viņa valstībā, viņa vadībā, un tad arī, jo ļoti liela nozīme austrumu robežai bija cietoksnim, jo tas bija arī Livonijas robeža. Viļaka, vlahtura no vācu valodas, tas bija domāts kā cietoksnis, kā aizsargs. Lielā Ziemeļu kara laikā Marienhausenas pils tika pilnīgi nopostīta. Pēc Polijas-Lietuvas kopvalsts pirmās dalīšanas Viļakas stārastī 1772. gadā tika inkorporēta Krievijas impērijas sastāvā, Leskavas, Polotskas, Baltkrievijas un Vitebskas guberņas sastāvā. Tāda valdība, tāda ticība, un notika liela pārkļošanas, jo, ja tu esi pareizticīgais, tu vari iegādāties brīvāk zemi, tu vari dabūt amatu un, teiksim, bada un neražas gados tu vari dabūt kādu pabalstu. Jo bija pat tādi gadījumi, kad pat nezināja, ka tu esi pārvests pareizticībā. Viļakas pareizticīgo baznīca uzcelta skaistā, ainaviskā vietā un redzama jau no tālienes. Par pašas pirmās baznīcas uzcelšanas laiku ziņas gan nav saglabātas, taču vēlākā laika vēstures avots stāsta, ka 1863. gadā no Vidzemes uz Balvu draudzi bija nozīmēts mācītājs Aleksejs Popovs. Būdams stipras gribas cilvēks, kas ļoti uzticīgs pareizticībai, mācītājs plaši attīstīja misionāru darbību latviešu valodā ne tikai Balvos, bet arī Viļakā un panāca baznīcas būvniecību kā ievērojamu mūra celtni. Tad mēs tagad atrodamies pie Viļakas pareizticīgo baznīcas, uzcelta 1871. gadā. Tātad 21. gadā mēs atzīmējam 150 gadu jubileju baznīcai. Draudzē, tā saucama Eržapoles draudze, sakarā ar to, ka šeit ir Eržapoles iela, kādreiz bija Eržapoles muža. Kāpēc uzcēla to baznīcu tajā laikā? Tas sakarā ar to, ka ap to laiku šeit vēl bija, Krievijas impērijas gabals, Vitebskas gubernija. Tātad šeit, protams, pienāca arī pareizticība. Palielinājās draudze, tagad bija pieņemts lēmums uzcelt baznīcu Viļakā. No sākuma viņa bija koka, laikam ne šeit, bet tas īpaši nav zināms, pēc tam viņu pārveda uz Balviem, pēc tam šeit atnāca mācītājs Aleksejs Popovs. Viņš, varētu tā pateikt, uzcēla šo baznīcu. Bet iniciators tātad bija šis tēvs? Bija viņš, jā. Tur, protams, kopā ar sinodu, sakarā ar to, ka sinods iedeva naudiņu 15 000 rubļu, lai sākt celtniecību šeit baznīcā. Šeit visauzsaka vieta Viļaka, protams, visas baznīcas, principā, gandrīz visas, ja ir iespēja, tad viņi uzcēl
kaut kur tāda paaugstināta vieta, lai būtu redzamība, lai viņu redzētu no visām vietām, kas šeit dzīvo, lai dzirdētu, kas skan. Vizantijas tipa baznīca uzcelta krusta formā. Raksturojas principā, parasti šeit, tā kā uz to laiku nebija daudz baznīcas no akmena, no kiegeļiem, ja? Principā, apkārt, tik vecā, šeit daudz tādu nav. Viļakas draudzes teritorijā bijušas Viļakas ģimnāzija, Viļakas un Priežu kalna 6-gadīgās skolas un 3 4-gadīgās skolas ar 268 pareizticīgiem bērniem. Skolās pasniedza 26 nedēļu ticības mācības stundas. Kopš 30. gadu beigām, kā Viļakas pareizticīgo draudzes mācītāji bijuši Noseviču dzimtas ļaudis, Ivans Nosevičs, pēc tam viņa dēls Vasilijs Nosevičs. 1964. gada 22. decembrī baznīca nodega un draudzēji sākās grūti laiki. Baznīcas atjaunošanā daudz darīja toreizējais draudzes mācītājs Vladimirs Krivoglavijs, kurš Viļakā bija iemantojis lielu autoritāti. Baznīcas atklāšana notika 1991. gada 14. oktobrī. Faktiski baznīcas atjaunošana sakrita ar tās 120 gadu jubileju. Pie 120 gadu jubileja mēs nopirkām zvānu. Un paldies visiem, kuri to naudu. Mēs nopirkam 300 kg zvānu. Tad jau svētki mums bija šeit, jau ar jauno zvānu. Tātad otrais, remontiem. Remonti iet, katru gadu. Sakarā ar to, ka tomēr jau 150 gadi, ja? Būvniecībai un būvai vajag visu laiku kaut ko darīt, kaut ko remontēt. Vislielākie remonti bija kaut kur 15 gadi jau pārgājuši. Ārā atremontējumi un iekštelpās. Un par līdzfinansējumu liels paldies Viļakas novada domai, vēl bija tad Viļakas novads, un, protams, mūsu draudzē, cilvēkiem, kuri ziedoja to naudiņu. Šobrīd Viļakas pareizticīgo draudzē kalpo priesteris Georgijs Šelomijenko. Blakus baznīcai atrodas pareizticīgo kapsēta. Netālu arī Otrā pasaules karā kritušo karavīru kapsēta. Pati baznīca ir valsts nozīmes культурas piemineklis. Главная часть храма – это алтарь, в котором находится Святой Престол, на котором совершается Божественная Евхаристия. Алтарь по традиции отделяется от средней части храма иконостасом, такой перегородкой, составленной из икон. Посередине иконостаса находятся царские врата. На них тоже традиционно всегда изображается икона Благовещения Пресвятой Богородицы. Справа находится икона Спасителя, слева икона Божьей Матери. И на служебных дверях северных и южных находятся образы архангела Михаила и архангела Гавриила. Здесь справа обычно всегда помещается в храме храмовая икона. У нас храм Покрова Божьей Матери. У нас иконостас маленький, поэтому храмовая икона находится не на самом иконостасе, а вот здесь поближе к середине храма. И также у нас на стене тоже у нас изображается Покров Божьей Матери. Да, у нас мало древних икон, практически их нет. Это, наверное, практически единственная из более-менее старинных икон. Это икона Преображения Господа Иисуса Христа. Это новая икона Андрея Первозванного, святителя Николая. Это новописанная икона почитаемого святого святителя Спиридона Тримифунского. Есть у нас икона святой преподобной Ефросинии Полоцкой. Это
в наших краях очень почитаемая святая, практически в каждом храме, наверное, есть. Есть у нас недалеко в Карсове храм преподобной Ефросинии Полоцкой. Видимо, потому что у нас недалеко находится Polocka, и это наша такая очень почитаемая святая. Arī iekšējo baznīcu sienu apraksti un ikoniskie zīmējumi ir pēdējo gadu periodā darināti darbi, jo līdz ar ugunsgrēku ievērojami bija ciets arī iekšējo telpu interjers, taču pamazām dievnams ir atjaunots, draudzē ir plāni, lai veiktu arī jumta remontu un sargāt tās vērtības, kas ir nonākušas draudzes pārziņā no pagātnes līdz mūsdienām. Ну так к нам приходят православные паломники, заходят просто люди, которые путешествуют и хотят посмотреть других конфессий, тоже люди заходят. Ну, а на богослужении, конечно, молятся православные. Но православные у нас разных национальностей, как мы уже говорили. Ну, конечно, это важно. У нас в нашей местности есть, можно сказать, очень большие сельские храмы, которые сейчас пустуют. Вот, но все равно мы стараемся эти храмы поддерживать в порядке, чтобы не утратить их. И, может быть, еще придут времена, когда люди вернутся в эти места, и храмы все-таки наполнятся молящимися. Tālākais mūsu ceļojums ved uz Balviem. Senatnē Balvu puse bija mežains, purvains un reti apdzīvots apvidus. Dokuments, kurā pirmo reizi minēts Balvu vārds, ir Gotthārda Neila atskaites Rīgas arhibīskapam Vilhelmam 1549. gadā. Tad arī pirmo reizi kā vārds balvi, balvišana, ir minēts 1549. un 1551. gadā, kad zināms, ka šīs zemes pie Balvu ezera tika izlēņotas bruņiniekam Hansam Meiksneram. Taču, cik te iedzīvotāji ir bijuši un tā tālāk, tas nav bijis zināms, un kā šim bruņiniekam veicās saimniekošana. To arī es nevaru atbildēt pagaidām nekā, jo sākās Livonijas karš, un mēs neko nezinām, kā risinājās tālāk. Taču Balvu apdzīvotību noteikti ietekmēja atkal vēsturiskie notikumi, jo Livonijas kara rezultātā Latvijas teritorija tika sadalīta, daļā nonāca, tātad Latgale nonāca Polijas Lietuvas varā, pēc tam atkal sekoja Poļu Zviedru karš, un atkal tātad Balvi ir Polijas Lietuvas teritorija, bet lielāka apdzīvota vieta šeit ir Viļaka. Un Viļakā ir muiža, Marienhausenas muiža, un Balvi ir kā šīs Viļakas stārastijas, viena no Balvu gala kādām nelielām apdzīvotām vietām. Balvu vārdam ir vairākas nozīmes, bet vispopulārākā nozīme ir balva. Tulkojumā no franču valodas vārds balvi nozīmē arī skaista vieta. Balvu pilsētā ir 3 valdošās konfesijas – katoļu, luterāņu un pareizticīgo. Pēc 1772. gada, kad Balvus un Latgale pievienoja Krievijas impērijai, Balvu muiža nonāca Keizerienes Katrīnas II īpašumā. Un viņa šo savu īpašumu uzdāvināja ģenerālim Ivanam Jelaginam, kurš bija ļoti aktīvs pareizticības ieviesējs, un laika gaitā, kad arī vēl kuri citi īpašnieki mainījās, un 1834. gadā pie kungu mājas uzceļ pareizticīgo baznīcu, kas atgādina parastu māju, bet tika veicināts, lai vietēji iedzīvotāji pārietu pareizticībā, jo vēl jau dzimbošana īsti nav atcelta, bet zināmas priekšrocības tomēr pareizticīgajiem tika dotas. Un 4 gadu laikā pareizticībā pārgājuši vairāk nekā 900 katoļi. Un tāpēc 1865. gadā uzsāka jaunās koka baznīcas celšanu, kuru tad iesvētīja 1871. gadā, un tātad šī pareizticīgo baznīca, tur, kur ir tagad atjaunotā baznīca, tātad šī izskatījās šāda.
Jaunuzceltā baznīca tika iesvētīta par godu Dievmātes aizmigšanai. Taču 1985. gadā dievnamu piemeklē liela nelaime. Baznīca nodeg un bojā iet teju viss dievnama interjers. 1995. gadā tika apstiprināts arhitektes Ludmilas Kļešņinas izstrādātais dievnama projekts. Tomēr ilgu laiku baznīcas celtniecību neizdevās uzsākt līdzekļu trūkuma un vairāku citu iemeslu dēļ. Tikai 2006. gadā sākās jaunās Balvu pareizticīgo Dievmātes aizmigšanas baznīcas celtniecība uz jau esošajiem betona pamatiem. Здесь, скорее всего, была задумана такая ситуация, что, то есть задумана такая вот мысль, что здесь служится только весной по осень, да, а нижний храм, скорее всего, предназначался для служения именно зимой. Да, вот потому вот такой, чтобы не было здесь ни жарко, ни холодно, вот так вот. Мечты вот, сделать, довести иконостас до вот, финального, так сказать, состояния, да, здесь паникадилы повесить, да, то есть колокола, да, то есть вот такое. Начать ремонт в нижнем храме, да, чтобы все-таки там уже как-то потихонечку. Вот, ну и самое главное, чтобы людей объединять, чтобы они объединялись вокруг Христа, да, в церкви. Это самое, вот, в принципе, наша основная задача. Это, конечно, это тоже нужно, но самое главное, чтобы люди веровали в Христа, жили церковью Христовой. Вот это вот самое важное, в принципе, для пастырей, так скажем. Baznīcas būvniecība tika plānota divos etapos. 2010. gada 21. oktobrī tēvs Valentīns iesvētīja jauno apakšējo baznīcu, kur būs telpas svētdienas skolas nodarbībām un bibliotēkai, bet 2011. gada 28. augustā jaunuzceltajā apakšējā baznīcā pirmo reizi jau notika dievkalpojums. Мы находимся сейчас в нижнем храме нашего вот, большого храма, который, да, то есть здесь рассчитано первое помещение, то есть это алтарная часть, где будет совершаться богослужение, сам храм для прихожан, и за колоннами будет находиться купель для полного погружения при крещении взрослых, да, то есть будет такой баптистория, да, вот, и там будем, со временем там сделается, и будем крестить уже с полным погружением. Также с другой стороны будет у нас класс для проводить беседы перед крещением или вообще воскресная школа. Да, вот, здесь хотела бы сказать, что тут есть маленькая особенность, когда мне рассказывали, что этот фундамент был поднят, то есть было делано, старый фундамент стоял, и делали так, чтобы его приподнять. То есть этот храм приподняли за счет вот каких-то вот манипуляций, что будет видно, там вот видно сразу, что новый храм, то есть фундамент, и идет старый фундамент. Soli pa solim dievnams tiek veidots un piepildīts draudzes sapnis ceļā uz baznīcas sakārtošanu. Чтобы сохранить веру, она же передается, вот когда мы свечечку зажигаем, от свечки другую свечечку, так же самое передается наша вера от одного человека к другому, чтобы сохранилась бы как раз-таки вера именно в том объеме, в том понимании, которое нам передали святые отцы. Да, то есть, чтобы мы тоже не отходили ни туда, ни сюда, а старались бы вот, передавать то, что нам передано нашими отцами. Visas ikonas tiek radītas un veidotas no jauna. Tiek ieguldīts liels darbs un līdzekļi, lai esošais dievnams uzmirdzētu ar jaunu posmu. Эта икона как раз-таки храмовая икона, потому что храм освящен в честь Успения Престой Владычицы нашей Богородицы Преснодевы. Да? То есть вот это как раз-таки храмовая икона Успения. Да? То есть храм освящен в честь Успения Престой Богородицы. Ну, так вот. Liels darbs tiek ieguldīts centrālā ikonostasa izveidei, kur iesaistās draudzes cilvēki, vācot ziedojumus kopēja mērķa sasniegšanai. Здесь вот мы молимся возле распятия, молимся о упокоении усопших сродников, да, всех. Вот, возле этой иконы люди просят избавиться от каких-нибудь там вот
нападков бесовских, да, то мы знаем, что Иосиния, да, она была христианка, а вот Киприан был волхвом, да, и пытался ее через волхвование обольстить и на ней жениться, да, вот, и видя веру ее, и видя, что ничего не получается, он сам принял христианство, да, и стали они мучениками, да, то есть это вот так, кратенько, да. Святитель Николай очень много все просят, конечно, обращаясь в каких-то нуждах, в каких-то бедах, и они знаем, что, так говорится, что святитель Николай, он как раз помощник в бедах всегда, то есть всегда подает то, что людям нужно, если это нужно для спасения души, да. Вот, ну вот следующие иконы там у нас икона Спасителя Вседержителя, да, икона Божьей Матери, нечаянная радость, да, то есть чтобы вот тоже кто в каких-то бедах, да, обращается. Ну и Дмитрия Солунского было, как говорится, насколько мне было известно, люди, кто-то венчался здесь, и они пожертвовали вот эту вот икону в храму в день, ну, вот, венчания. Nu, как-то так вот. 2015. gada 5. maijā baznīcā notika dievkalpojums, kura laikā iesvētīja atvestos 3 krustus, kurus baznīcai dāvināja Feodorova ģimene. Krusti tika uzstādīti virs baznīcas kupoliem. Иконостас, как у нас вот первый ряд сделан, конечно, еще будем делать царские врата. Сами иконы, здесь у нас получается 5-ярусный иконостас. Вот иконы пишутся немного потихоньку, готовятся другие иконы, сами доски для вот, иконостаса. Да, ну, люди, конечно, активные, то есть навсегда отвлекаются на какие-то нужды. Есть люди, которые пытаются тоже как-то ввести, ну, не только церковную жизнь, но и общественную, то есть предлагаются какие-то инициативы, которые можно было бы что-то где-то съездить куда-то на экскурсии, паломничество, да, то есть местное что-то вот здесь сделать, да, какие-то уборки сделать, что-то такое вот, да, то есть есть такие люди, которые вот пытаются так вот что-то двигать приход, пытаться, чтобы объединять приход, да, в службы, вне богослужебное общение такое тоже, да, вот. Планируется, конечно, начать воскресную школу для взрослых, да, ну и со временем для детей. Да, ну, это тоже все, как бы, как даст Господь в планах, такое все. Šodien balvu Visvētākās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīca ir viena no skaistākajām pilsētas rotām, kas īpaši iezīmē balvu pilsētas tēlu. Tuvākajā nākotnē draudze cer piepildīt vēl kādu sapni, iegūt zvanu, lai tā skaņa varētu sasaukt dievlūdzējus no tuvākas un tālākas apkārtnes.